Kiskis kalns, kāda tur sieviešu aizsardzība? Stambulas konvencija vien iemeslu dēļ, lai varētu šo LGBT kustību pa visām spraugām dabūt iekšā sabiedrībā. Kad no rīta līdz vakaram, un tikai vienu viedokli. Kas par to visu maksās? Jā. Barotava, vienotības un progresīvo sponsoriem. Par mūsu aizsardzības plānu, jo medniekiem nevajag ne karti, ne kompasu, neko. Komunists, musulmanis. Vēl viena pilsēta pazaudēta. Paliks tikai sliktāk, sliktāk un sliktāk. Atkal mazā Igaunija. Atkal viņi mums ir priekšā. Kāpēc? Tā agrāk bija mazāks. Tagad 90%. Kas viņi ir muļķi, sevišķi Izraēla, piemēram. Izstājoties, mēs nocirtīsim tam LGBT puķim galvu. Vai saimnieks mājās? Jā, nāc iekšā. Sveiks, Vili. Sveiks. Šodien ir 90. nedēļas aktualitātes ar Vilu Kristopānu. Es domāju, pēc šīs ļoti neparastās nedēļas mums vajag kaut kā tā mierīgāk parunāt, ne pilsētas centrā. Bet pirms mēs runājām, šīs ir tavas, ja es tās pareizi saprotu, tavas otrās mājas. Jā, jau 20 gadus es te dzīvoju, daudz dzīvoju. Ļoti pareizi tu saki, ārpus pilsētas, tuvākās mājas 4 kilometri. Mēs ar tevi tagad būsim vietā, kur 4 kilometru radiusā nav cilvēki, tā kā neviens mums netraucēs. Un pat liberastu nav. Pat tienot. Bet pirms mēs runājām. Reko viens pareizā dzimuma pārstāvs, kuļ diedus. Te uzreiz, es domāju, ka tik viens kāds ieiet, uzreiz skaidrs, ka šeit dzīvo mednieks. Ko tu vari pastāstīt par savām trofejām? Man trofejas ir 3 dažādās vietās, kā visiem medniekiem ar lielu stāžu. Es esmu mednieks 40 gadus. Problēma ir, ka nav vietas, kur viņus izvietot. Neesmu vēl paspējis uzbūvēt trofeju māju, tāpēc man ir gan Rīgā, ka to es redzējis pie manis kabinetā, gan Rīgā pagrabā, gan šeit. Bet man viss ir sadalīts. Šeit man, piemēram, ir tā saucamās selektīvie. Brieži ragi tikai tie, kas ir, kaut kādu iemeslu dēļ bija jāņem ārā no populācijas. Vai spīle, vai dakša, vai jauni buļļi, kuriem ir īsi radziņi, tā saucamie špīzeri. Kādas varbūt šeit ir tās zīmīgākās trofejas? Regu augšā ir mans pirmais bullis, ko es nomedīju. Tas pa labi vai pa kreisi? Pa labi, tas ir mans pirmais bullis. Vecs bullis, cik jocīgi. Es nekad tādu vairs neesmu redzējis. Jocīgi augšā žuburi, jā. To es nomedīju pirms 30 gadiem. Nākošu gadu maijā, 21. maijā, mūsu medību klubam būs 30 gadu jubileja. Tā kā tā ir sakrājies. Bet es saku, tās lielās medēnieki, lielie mani mājās. Kas par putnu? Mednis, tad, kad vēl varēja medzīt apakšai fazāns, un tas tā dekorācijai. Kādreiz bija tāds neatkarīgs sākumā, speciāli audzināja it kā fazānus medniekiem, pret tās nav medības, tā ir tāda putnu šaušana. Vili, pagājušā nedēļa mums pagāja tādā Stambulas konvencijas visās iespējamās krāsās, bet es negribētu ar to sākt, bet sākt no cita šīs zemeslodes gala, tas no Ņujorkas, kurā ir ievēlēts jauns mērs, komunists, musulmanis. Kas notiek? Vēl viena pilsēta ir pazaudēta. Man tur ir daudz paziņas, draugi, sazvanījos. Izrādās kampaņas laikā atbalstītāji un esošais tagad ievēlētais mērs esot atsūtījuši katram Ņujorkas iedzīvotājiem $200 čeku. Man draugs saņēma $200, viņa sieva saņēma, plus vēl rīkoja ļoti daudz zupas virtuves bezpajumtniekiem. Ārprātīga akcija bija. Un izrādās statistika rāda, ka ļoti daudz bezpajumtnieki ir nobalsojuši par tagadējo mēru. Piemēram, Ņujorkas ebreji, tā sabiedrība ir sašutusi. Kā tad tā ebreji vairāk Ņujorkā nekā musulmaņi, bet ievēlēts musulmanis, jā. Bet tas, ko viņš sola, un tas, ka pa viņu jūsmo mūsu progresīvie, tas jau par kaut ko vien liecina. Un pa viņu vēl jūsmo cilvēki, jā, Trumps ir sakauts, pa to jūsmo cilvēki, kuri
nekad nav bijuši Amerikā, kur Ameriku redz tikai caur CNN vai arī panorāmā. Ja? Nu, tas ir... Bet kāpēc viņi uzskata, ka Trumps ir sakauts, jo iepriekšējais mēs jau arī bija demokrāts? Nu, es atceros, kādreiz bija Giuliani, ļoti gudrs cilvēks, pēc tam bija Bloombergs, miljardieris. Ja? Nu, kaut arī Ņujorka ir tik daudz cietusi tajos melno nemieros un pazaudēts pilsēt. Tur nekas labs nebūs, bet, nu, ko darīs? Nu, kas interesanti, viņam solījums ir to, ka viņš grasās padarīt Ņujorku kārtību, tīrību un normālāku. Nu, redzēsim, nu, kas par to visu maksās. Jā, nu, ne jau tie bezpajumtnieki, bet, nu, labi. Tas ir mans darba komplekts, ja, sagatavots. Vēl paspējuši, ka tu aizbrauks, vēl paspējuši apbraukt teritoriju, krūmgriezi, zāģis, Trimeris. Kurmju, ķeramies lāzdī, ja, tā kā. Tātad visa tava teritorija, viss šeit apkārt, viss, ko tev jāklāt. Jā. Man ir šeit 36 hektāri, tā kā kādreizējā lauksaimniecība, kuras pirms 20 gadiem nopirku, un vēl 64 hektāri tepat blakus mežs kopā 100. Tā kā ceru, ka kāds no mazbērniem turpinās man. Arī šeit tu neaizmirsti sevi turēt formā. Jā, vakar izbraucu 25 km apli. Kā ir braukt pa lauku ceļiem? Šodien arī izbraukšu. Nu, nekāda vaina, tikai, baigs, tas nav pilsētas šosejnieks, ja, bet, ja nav galīgi pielīs, te momentā piežūst un sauss, smukits, meža ceļi var rulēt tā kā prieks. Nu, redzu, ka rekuri nokrituši bērs, vējš nogāzis, tur jābrauc. Man gan atbrauks, man iegars sazāģies. Es ar to motoru zāģi tā baigi neaizraujos, jo tur var ātri sev kājā iezāģēt. Ar trimeru labprāt, jāpiet apkārt dīķiem, jo, te viss aug, nepārtraukt tev jākaro ar to. Cik dīķi apkārt šeit rekuru viens ir? Nu, 2 dīķi man ir, ka es nopirku pirms 20 gadiem visus. Te jau bija tādas dīķu vietas, tādi aizauguši dīķi, es vienkārši viņas padziļināju un novedu, līdz tādai kondīcijai, tā kā. Atkal, kamēr viss stambulēja tādā klusībā, kam absolūti netika pievērsta uzmanība, ir nākamā gada, 2026. gada Latvijas valsts budžets. Kādas ir tās lietas, kuras būtu jāzina katram par šo budžetu? Tur ir ļoti daudz lietu, bet nekas jauns. Ja tu paskatītos mūsu 84. ierakstu pirms gada, principā viņi var tagad atskaņot. Tur ir tikpat kā runāts par jau 25. gada budžetu. Bet viena lieta gan lūdzu izgriez ārā un parādi, kad es teicu, kad piedāvāju Šuvājam derības, kad tas, ko viņi izdarīja pirms gada, no 20 uz 25,5 palielinot kapitāla pieauguma nodokli, ka šogad budžetā ienāks mazāk nekā 24. gadā, tas ir piepildījies. Bet es esmu gatavs derēt ar Šuvājiem, ka tad, kad beigsies 25. gads, un mēs paskatīsimies kapitāla pieauguma nodokļa ieņēmumu uz 25. gadā, ar garantiju es esmu gatavs derēt, kad pie 20% valstī kopumā ienāks 24. gadā, nekā pie 25,5% 25. gadā. Šo noteikti atstāja atmiņā šo ierakstu. 26. gada sākumā mēs to atskaņosim. Tā ir rupja kļūda. Budžetā būs pa kādi 17, varbūt 20 miljoni mazāk nekā pie mazākas likmes. Un tas ir tas klasiskais piemērs, kā komunisti bolševiki grib vienmēr paņemt vairāk, bet sanāk mazāk. Šī 25. gada budžetā vēl jau nekas nav beidzies, vēl jau būs otrais lasījums. Un tas zemnieku priekšlikums palielināt, samazināt, cik es saprotu, PVN cūgaļai, un uz tā rēķina likvidēt sabiedrības integrācijas fondu, es abām rokām balsot par. Jo sabiedrības integrācijas fonds tā ir barotava vienotības un progresīvo sponsoriem. Tā saucamajām nevalstiskajām organizācijām, kas barojās no šī fonda, tai skaitā arī mēdī, tai skaitā, piemēram, žurnāls ir, kurš izputēs nākošā dienā, ja viņš nedabūs valsts finansējumu, ja, no mēdī atbalsta fonda. Būs interesanti otrajā lasījumā, un redzēsim, kā tas viss tālāk pagriezīsies. Tas, kā aizņemās, ir slikti, ļoti slikti. Maksājām 1 miljonu dienā, nākošais gads maksāsim 1,5, pēc tam jau 2 miljonu dienā procentos. Ja. Igaunijai 2 reizes mazāks valdības parāds, skolotāja alga 2 reizes lielāka.
Ja mums būtu 2 reizes mazāks valdības parāds, mēs varētu policistiem un skolotājiem dubultot algas. Bet valsts parādu runājot, it kā viņi saka, ka atkal tie paši, to, par ko visu laiku jau ilgus gadus to arī pats runā, tie 2 miljardi. Bet, piemēram, kādus 2 mēnešus atpakaļ valsts kases viens no pārstāvjiem, ja ne vadītājs, pateica, ka vajadzēs 4 miljardus. Nu, skaidrs, ka viņi taču vēl aizņemsies arī aizsardzībai tā saucamai un atkal. Aizsardzības budžets lielās. Igaunija, Latvija palielina pa 300 miljonu aizsardzību, Igaunija pa 800 miljonu. Nu, atkal mazā Igaunija. Atkal viņi mums ir priekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka nemāk saimniekot. Pirms 4 gadiem. Pirms tām vēlēšanām es teicu, ja šie būs pie varas, paliks tikai sliktāk. Nu, tas piepildās. Bet jau vēl viens tās instants punkts šajā budžetā, tas, ka jau 90% visu lielo valsts kapitāla sabiedrību peļņas tiks ieskaitīts valsts budžetā. Agrāk bija mazāks. Tagad 90%. Nu, labi, Latvijas valsts meži vēl tā. Nu, labi, tur cērt mežus maksā budžetā. Tautai pieder meži, nu labi. Bet Latvenergo 2 bēdīgas lietas. Pirmkārt, tātad, kad tas noteikti ietekmē elektrības tarifu, tik daudz maksājot budžetā, skaidrs, ka elektroenerģija dārga. Plus vēl Latvenergo tikko aizņēmās miljardu. It kā attīstībai. Ko viņi darīs? Viņi būvēs propellerus, lielos vēja. Tas nozīmē, ka jo vairāk viņas sabūvēs, jo vairāk būs stabilizējušās jaudas vajadzīgas, ja nav vēja. Un ja nav saules, viņi būvēs gan vēja, gan saule. Reku viņš ieraudzīja, tur lidinās krauklis. Puika dusmīgs. Saka, pa viņu teritoriju, kāds tur. Ja. Jo vairāk sabūvēs vēja un saules parkus, jo lielākām būs jābūt stabilizācijas jaudām, kuras ir no hesiem, un no gāzes, no teciem. Ja? Tas nozīmē, ka tā kā padomju laikā bija tā, būvēja ekskavātorus, lai raktu rūdu, dzelzs rūdu, un no tās rūdas atkal būvēt vēl lielākus ekskavātorus, kuri vairāk varētu izrakt rūdu, lai varētu uzbūvēt vēl lielākus ekskavātorus. Ja? Nu, kaut kas līdzīgs ir ar to atjaunojamo. Tas viss atklāsies, tā, ka tas viss tiks uzbūvēts. Bez propelēra tas ir viens, otrs tas, ka viņi tā nauda arī tika aizņemta, lai atpirktu tās elektrē. Un to viņi pateica, ka tagad viņi šo miljardu liks tikai attīstībā. To viņi mums pateica. Tā tad vēl būs jāaizņemas, lai atpirktu TET un LMT daļas, kas pēc būtības ir stulbums. Nu, tas ir tas, ko normāli uzņēmēji vai tie, kas ir tirgojuši uzņēmumus vai pirkuši, pārdevuši, viņi saka, atpirks pa 500 miljardu, un pēc kāda laika tie paši Telijā pa 100 miljoniem nopirks atpakaļ 5 reizes lētāk. Nu, tā var gadīties. Nu, nevajag valstī līdz tiekšā, kur nevajag. Opā. Pielādēta? Jā, mēs to izlaužēsim. Es vienmēr jokoju par to, kad par mūsu aizsardzības plānu, jo tur medniekiem nav, es domāju, atvēlēta pareizā vieta. Es, piemēram, esmu savā dzīvē izšāvis vairāk tēmētus šāvienus nekā veselā zemesardzes rota, jo viņi nedabū tik daudz izšaut. Pie tam pa kustīgiem mērķiem. Nu, un arī tāpatās trenējoties un piešaujot plintas. Un, piemēram, ja nu kas notiek šajā reģionā, aizkrauklē tuvākā policija 44 km, mednieks var samobilizēt 100 medniekus vairāk stundas laikā. Pie tām medniekiem nevajag ne karti, ne kompasu, neko. Viņa pateiks, tiekamies pie Buļļu tilta vai Strelnieku krustā, un viņš uzreiz atradīs, viņš zina no galvas visu to. Un tādā veidā varētu visā Latvijā mednieki ir aktīvi pār 15,000. Uzreiz ir gatavas mobilās grupas. Bet pastāst, kas tev vēl šeit ir labi? Pistoli? Kas pa pistoli? Beretta, tā man 30 gadus veca, vienkārši, ja tu esi viens mežā dienu un nakti, tad tu, man viņa automātiski vienmēr ir līdzi. Vācijā starp citu medniekiem, man liekas, pat ir obligāta lieta. Nesāt līdz pistoli, jo reizēm jāpiešauj tur dzīvnieks vai kaut kā tā. Vēl kas ir, vēl ir nāzis, kas ir, šito es saucu par visurgājēju, viņš ir vajadzīgs vienmēr. Tu nevari lauku saimniecībā soli paspērt bez naža. Tad, protams, ir atsevišķi naži dīrāšanai. Man ir daudz dažā, man ir vesela kolekcija, šis man ir dāvināts kādreiz sen atpakaļ. Tas ir tāds, daudz saka, lielu pa lielu nazis. Man patīk ar viņu viegli dīrāt.
Tas ir īsts medību nazas. Tad ir tāds mazāks nazīts. Šito arī labi dīrāt ir, ja? Tā kā... Bet tas viss ir, kā saka, pupu mizas rekuru, bet es redzu, ka pa kreisi rekuru ir galvenais mednieka atribūts. Plīta laukos vienmēr ir pa ķērienam, jo, es saku, man te bija nofotografējies vilks. Man kundze noiet apkārt dīķim, un pēc neliela laika tādī pašā vietā viņiem pēdā vilks gājis dienas laikā kamerā. Ja, tā kā... Es nezinu, katru bija tas teiciens, ka ja viņu krieviski tur bija, ja tur bise uz sienas karājās, ka viņi noteikti izšausē, ja viņi šeit stāv, viņi neizšaus. Viņi ir izlādēta, jo noteikumi jau saka, piemēram, to, ka tu pārvadā ieroci, tev viņam jābūt iesaņotam, ja tu brauc ārpus savas teritorijas. Pa savu teritoriju tu vari braukt ar neiesaņotu ieroci. Mašīnā turot. Protams, viņam jābūt izlādētam, jā. Tas no drošības viedokļa. Starp citu, vēl, ja runā par medniekiem. Mednieks ir apmācīts. Es esmu arī mežā pavadījis naktī vairāk laika nekā atkal vesā zemesardzes rota. Tā kā mēs esam, tā no dabas apmācīti, kā to diezgan grūti ir iemācīties obligātajā dienestā gada laikā. Jā. Tas nav iespējams. Vienkārši. Tā kā medniekus vajag noteikti salikt, sagrupēt visu to plānam X vai dienai X daudz svarīgāk. Tā ir reāla vienība, kas var nodrošināt kārtību tajā reģionā. Un tādas var nokomplektēt simtiem no medniekiem. Un tagad mēs varam beidzot ielīst tajā Stambulas konvencijas tēmā, un kuro labāka vieta, kā vairāk kā 100 km no Rīgas, pilnīgā klusumā. Un tagad, kā saka, paskatoties to visu, kādas ir tās galvenās lietas, kurām tu pievērsi uzmanību pēdējās nedēļas laikā? Cilvēki ir viena daļa, kas gāja protestēt, ir apmuļķoti. Principā skaidrs, ka mēs no tās Stambulas konvencijas izstāsimies. Jo viņai nav pievienojušās 6 Eiropa padomes, nevis Eiropas Savienības, Eiropa padomes valstis. Bulgārija, Slovākija, Ungārija, Čehija, Izraela, Lietuva un Turcija vēl izstājās. Kas viņi ir muļķi, sevišķi Izraela, piemēram. Lieta tāda, kad jāizstājās kāpēc? Tāpēc, kad sieviešu aizsardzību pret vardarbību var nodrošināt pilnīgi citā veidā. Bet, izstājoties, mēs nocirtīsim tam LGBT pūķim galvu. Jo Eiropas komisija, kur arī ir šausmīgi liberāla kreisa un zaļa un sarkana, tās valstis jau visas ir tajā Stambulas konvencijā vienu iemeslu dēļ, lai varētu šo LGBT kustību pa visām spraugām dabūt iekšā sabiedrībā. Gan tūlīt parādīsies tās grāmatiņas, pret kurām mēs pirms 2 gadiem karojām, par tēvu vecāku A, vecāku B, par 100 tur pāri dzimumiem un tā tālāk. Tas viss būs. Un tas finansējums ir paredzēts Stambulas konvencijas implementēšanai dzīvē. Un tāpēc, ja mēs no visu iztēmies, mēs nocērtam tos miljonus, kuri paredzēti LGBT propagandai. Un tāpēc jau viņi tā arī trako. Bet, kas interesanti, visi tie kiskis kauns, kas tur bija tajā domu laukumā, ir tāda viena nianse. Ja jūs esat tādu cīnītāju pret vardarbību, kā pāraudzībā ir iekšlietu ministrija, kurai tas būtu jāapkaro? Jaunā vienotība. Nav vērts pat par viņiem runāt. Skaidrs, ka sabiedrībā ir absolūti lielākā daļa cilvēku, kur ir starp citu par parakstiem. Mēs pirms 4 gadiem savācām 58 000 parakstu, un pret mums visi bija pret reklamēja. Ja? Pa ko mēs vācām paraksts? Kam? Lai nostiprinātu satversmē, ka ģimene ir vīrietis un sieviete. Normāla ģimene. Mēs savācām 58 000 parakstus. Tas neskaitās. Tagad ar to nenormālo kampaņu, ar to visu, kad sabiedriskie mēdī, viss šīs te LGBT organizācijas, Praida atbalstītāji, Mozaīka, Marta, visi pārējie. Tagad tādu kampaņu sacēla, tas savāca it kā 68 000 un tas ir 2,5% no visiem vēlētājiem. Ja? Tas ir nekas, jo absolūti lielākā daļa sabiedrības negrib to visu. Cilvēki beidzot ieraudzīja, kas tie tādi ir, it kā cīnoties pret vardarbību. Protams, ka daudz bija apmānīti. Man meita tai skaitā, daudz man paziņas, es lasu tikai virsrakstus. Virsraksts ir cīņa pret vardarbību ģimenē. Ja? Kas tur apakšā ir rakstīts, ja? Un tas viss ir tik smuki tā iepakots, ja? Jūs esat tur sociālais dzimums. Zem tā visa apakšā Eiropas komisija ir paredzējusi, ja nemaldos, 3,6 miljardi LGBT izglītošanai. Ja?
visā Eiropas Savienībā. Tas ir neglābjams process. Kā saka, tās putas aizpeldēs, un mēs atklāsimies tur, kur mēs esam. Bet te ir viena cita nianse, kur mēs vēl esam redzējuši kādā jautājumā tādu tā saukto sabiedrisko mēdīju atbalstu, kad no rīta līdz vakaram, un tikai vienu viedokli. Nes divus viedokļus, tikai vienu. Ka viņiem būs jāsaņem sots par to. Jo viņi lielāko sabiedrības daļu padarīja pa muļķiem. Visus tos cilvēkus, kas man te laukos dzīvo, ka es viņiem parunāju, viņi šausminās. Viņi tā kā redzēja to visu. Kiskis kauns. Kāda tur sieviešu aizsardzība? Tas ir vienkārši jaunus cilvēkus sāģitēja, apmuļķoja, un tur vēl gāja arī tādi, man zināmi cilvēki, man pat žēl. Un tagad, ja viņi paši sev pajautātu, kāpēc es tur aizgāju, pret ko es tur protestēju, tagad viņi sāk saprast, kā es tagad gāju atbalstīt Siliņu un progresīvos. Tā sanāca. Bet gāja it kā glābt kaut kādas tur vardarbību ģimenē. Tas tik šausmīgi amorāli un divkosīgi ir, bet ko tur runāt? Vēlēšanas parādīs. Pēc 11 mēnešiem ir vēlēšanas. Ja tiešām lielākā sabiedrības daļa grib mums to LGBT, grib to atkal vecāks A, vecāks B, lai balso pa progresīvajiem un pa vienotību. Vilu, un laikam pats pēdējais jautājums. Kas tad notika ar Zaļo zemnieku savienību, Nacionālo apvienību, apvienoto sarakstu, kad visi balsoja par izstāšanos, pēkšņi ieslēdza atpakaļ gaitu? Nobijās, salūza, saplīsa, žēl, jo saproti, nevar būt tā, kas tur Stambulas konvencija, mums tagad citas problēmas. Nē. Ir ekonomika, kura, protams, ir katastrofa. 27. vietā mēs esam. Vienkārši vienotības darbības rezultātā 15 gadu mēs esam katastrofā. Otra lieta - karš Ukrainā. Protams, ka mēs visi gribam, lai viņš beidzās, bet vēl ir vērtības. Un tagad pateikt, tā vērtības mūs neinteresē, tāpēc, kad ir karš un tāpēc, kad ekonomika. Nē. Vērtības vienmēr būs svarīgas. Tā ir ļoti jūtīga lieta. Tā interesē ļoti daudzus ģimenes cilvēkus. It sevišķi tā interesē tos, kam ir bērni, un bērniem mēs neļausim skarties klāt. Mēs jau pirms 2 gadiem karojām ar tām bērnu grāmatiņām, kur ir vecāks A, vecāks B, kur ir 100 tur pāri dzimumi, kur visādas joci. Pasties, tagad jau parādās filmas pieaugušajiem, leļu filmas par seksu. Ja? Nē, mēs pret to visu karosim. Un tie, kas padevās, es domāju, ka viņi saņemsies, nopurināsies, bišķi dabūja pa muti, gan ZZS, gan nacionāļi, gan apvienotā sarakstu, un viņi nostāsies atpakaļ uz normālu, labēja, konservatīva ceļa. Iz nākamā reize jau.